3 gadus apakaļ laukos atrada ieroci. Izdomāju viņu pārdot, tā kā nepatika ieroči, pārdevu viņu savam pazīstamajam sēriem, ar kur agrāk kopā strādājām. Pārdevu viņu par 45 latiem Rīgā pie tirgus, kur viņš viņu lietot nezināja. Ieroci apgriez vecais tēvs, pa pāris pudelēm šneme, pēc tam viņš stāvēja zem klēts paslēpts visu šito laiku. Atved viņu dienu, var teikt, tajā pašā dienā no rīta, no Ventspils, un arī pārdeva tajā pašā dienas vakarā. Edgars nenoliedz, ka ieroci pārdevis tieši agrāk 3 reizes sodītajam Sergejam Kovaļevskim. Ar Sergeju es pazīstams aptuveni 3, varbūt 4 pēdējus, kopā strādājam Siguldā objektā. Vai jūs zināt iepriekš, ka viņam bija sodevības? Jā, uzzināju to strādājot kopā. Aizturētais Sergejs ir agrāk vairākas reizes sodīts, tā skaitā arī par laupīšanām. Un policijas darbiniekiem atliek vienīgi minēt, kādiem iemesliem tika iegādāts šis te ierocis. Какую цель вы приобретали тогда это оружие? Как сувенир. Дома на стенку повесить. Видишь, рога, сабли. Вот я захотел повесить дома на стенку. Обрез. Угу. Varētu teikt, ka tajā dienā Sergejam nepaveicās, jo tajā dienā viņa bija dzimšanas diena, un viņš bija ļoti piedzēries, kā rezultātā viņš tika aizturēts arī ļoti kuriozi, faktiski gulēja norādītajā kāpņu telpā ar ieroci rokās.